Tā, nu labdien, jā, labdien, kolēģi, kolēģis un kolēģi. Tiekamies virtuāli, jāatjauno jau varbūt mūsu tikšanās arī Baltajā zālē uz kādu meditāciju vai relaksāciju. Um, droši rakstiet vai sakiet par vēlmēm, bet tad šodien, es saprotu, mums pamazām vēl pievienojas, kas var, kas nē, tie noskatīsies. Ja būs vajadzība un interese, tad dzintrā būs ieraksts. Bet tad šodien mazliet pāris vārdus varbūt mūsu tikšanās ar miegu nav visai gara. Šodien aptuveni 45 minūtes. Varbūt parunāsim par tādām niansēm, kas varbūt ir svarīgi atcerēties, varbūt atgādināt, jā, vai arī sajusties sadzirdētam. Bet, ja kādi tādi konkrētāki jautājumi par miegu, ar miegu saistītiem vai visādi citādi jautājumi par zinu, labbūtību, jā, tādu emocionālo veselību, droši nāciet. Esmu 5. stāvā, pirmdienās, trešdienās. Vislabāk ir man uzrakstīt, ielikšu tad beigās čatā varbūt savu telefonu, ja tas ir kādam paslīdējis garām. Jo nu kopā droši vien ir jauki, ka varam viens otru atbalstīt, iedrošināt, jo daram tādu svarīgu darbu. Gatavojot šo lekciju, atcerējos senu joku par lāci ziemā, kas staigāja gar savu alu februārī un teica, kāda vēlna pēc man vajadzēja to kafiju sadzerties. Nu, tad kaut kas par un ap jā, miega higēnu noteikti nav tāds tikai tāda parunāšanās vai tādi vispār jau visiem zināmi ieteikumi, bet miega higēna tiešām ir būtiska sastāvdaļa miegu veselībā vai veselā miegā. Par to mēs šodien tik daudz varbūt nerunāsim. Tas ir izlasāms, pieejams un tiešām gribētos teikt, ka jā, tas tā arī ir. Un kāpēc es varbūt tik droši to apgalvoju, jo paralēli manām citām profesionālām interesēm, es esmu mēģinājusi mazliet specializēties tātad miega jautājumu risināšanā caur kognitīvo terapiju, un tur ir speciāls novirziens šaucās CBTI vai kognitīvā terapija insomnijai. Ja, un tad visur arī šajās mācībās ir liels uzsvars uz miega higēnu. Mēs šodien mazliet pāris vārdos parunāsim par miega funkcijām, tāpat par bezmiega cēloņiem un arī varbūt tādām pamatlietām bezmiega mazināšanā. Tomēr, jā, ja tas ir tāds jautājums, kas jūs ietekmē ikdienā un varbūt ir jau tādu ilgāku laiku, tad, protams, ir rekomendējams vērsties pie speciālistiem, kas strādā ar bezmiega jautājumu. Mums ir vairāk, kas ir specializējušies, un arī ir dažādas programmas un dažādi centri. Tad visu šo informāciju noteikti varu jums arī dot. Droši nāciet un jautājiet, jo ir diezgan plašas iespējas. Ja? Un kas tad ir miegs? Ja, kā visi zinām, daudz un dažādas definīcijas. Varētu teikt, ka tas ir tāds nomodam pretējs apziņas stāvoklis, bet viņš noteikti nav, ka kaut kas viss tad, tur ir beidzies. Ja. Ļoti daudz dažādu procesu notiek miegā, un tāpēc miegs ir svarīgs, un ir dažādas miega funkcijas,
meklētas, un vēl joprojām tiek arī tas pētīts. Kā Rīga nekad nav gatava, tā arī acīm redzot jautājumu par miegu, sapņiem. Vienmēr mēs atklājam un atklājam jaunas lietas, bet jā, kāpēc ir tiešām svarīgi gulēt, nu, maz, ka tas iedot spēku, jā, atjauno šos resursus, bet tas noteikti ir svarīgi arī dažādu atmiņas veidošanās tādā jā, procesā miegs ir svarīgs. Un to jūs arī varbūt esat pamanījuši, ka, kad neesam izgulējušies, vairāk esam stresā, tiešām arī lietas aizmirstās. Jā, ir, un, ak, Dievs, es šo nevarēju atcerēties. Un tad ir vērts uzdot šo jautājumu, pajautāt, vai nav kāds, nu, varbūt nu, tāds lieki iekrāts stress, jā, kaut vai jā, tāpēc, ka nav pietiekami bijusi laba atpūta. Ja. Vienmēr tam, kas ar mums notiek, ir kāds iemesls. Un, piemēram, netik atjaunojošs miegs vai tik veselīgs miegs varētu būt viens no tiem. Jā, protams, arī notiek dažādas atjaunošanās, dažādi, nezinu, ķermeņa attīrīšana, imunitātes stiprināšana. Nevelti jau senajā mūsu senie gudrie teica, jā, veselā miesā vesels gars, un tad, jā, miegs noteikti parūpējas par to, lai tad mūsu ķermenis būtu atpūties un veselīgāks, un tad ir arī vieglāk, jā, darboties kognitīvi, emocionāli, arī reaģēt. Arī emociju regulācijā. Ja mēs paskatāmies, viens no priekšnoteikumiem, lai es varētu labāk tikt galā ar emocijām, ir viens no noteikumiem, ka ir jābūt pietiekami labam miegam. Turpat arī iekļaujas, jā, jābūt pāēdušam, ir jābūt iekrātām patīkamām aktivitātēm, ir jābūt pietiekami sportiskām vai aktivitātēm, kur mēs varam izlādēt savu iekrāto stresu, jā, un nu, dažādu vielu, varbūt ierobežot lietošanu. Līdz ar to, jā, miegs nav tikai par to, ka, jā, es izgulēšos un vienkārši tāpēc, ka vajag, bet tādā profesionālā un personīgajā dzīvē viņš iekļaujās dažādu, jā, citu būtisku nu, procesu nodrošināšanā. Tā izskaitā, kā es minēju, arī emociju regulācijā. Ja? Miegam ir dažādas fāzes, jā, varbūt neiesim, protams, šajā tik dziļi fizioloģijā, tas vairāk ir apskatāms no medicīnas puses, bet kas gan ir svarīgi atcerēties, ka naktī cilvēki vairākas reizes var pamosties, un ir tādi mīti par to, ka labs miegs ir tikai tad, ja es esmu gulējis visu nakti bez pamošanās. Ar šo sākas man tā kā nelielas grūtības, jo no šī pārliecības var sākt veidoties pastiprināts stress tajās reizēs, kad jūs pamostaties, un šīs gaidas bija, kad nu es nepamodīšos, un neviļus sāk nu, tā kā veidoties tādas raizes un tāda raizīga domāšana par to, bet vai es varēšu tagad aizmigt, ja es nebūšu izgulējis, kā es varēšu strādāt. Varbūt, ka jūs neesat no šiem cilvēkiem, kas šobrīd klausās, ja? Un man jāsaka tad paldies Dievam, bet iespējams, ka jūs sadzirdēsiet kādu vai dzirdēsiet kādu, kam ir šīs grūtības un sākas tāds aburtais loks, par ko mēs runāsim, nu tad tas ir tāds signāls, ka vajadzētu varbūt arī vērsties, jā, un ar kādu kopā šo mēģināt sašķirot, tas ir atbilstoši vai nav. Jā. Un arī mēs zinām, ka dzīves laikā, protams, mainās mūsu nepieciešamība vai tas daudzums, cik mums ir nepieciešams miegam. Un arī, jā, arī jūs varat būt tā cilvēki, nu, kuram vairāk patīk pagulēt, kuram mazāk patīk pagulēt, bet
Jā, nu vidēji mēs skatāmies, ka jā, tās 8 stundas, nu aptuveni, jā, tādā pieaugušo vecumā būtu tas vidējais skaits. Bet strādājot ar bezmiegu, notiek dažādas, jā, terapeitiskas iejaukšanās, kā piemēram miega ierobežošana, tad tās stundas, protams, apzināti tiek samazināts, lai veidotu tādu miega spiedienu, lai uzlabotu to miega kvalitāti. Domājot par bezmiegu, es neesmu cilvēks, kas nekā piešķir kādas diagnozes, bet varat varbūt palasīt par šiem kritērijiem, jā, varat vairāk pievērsties tam, palasīt klasifikātoros, jā, tad ir būtiski, ka ir grūtības iemigt un ir tāda sajūta par sliktas kvalitātes miegu, arī šie ar miegu saistītie traucējumi atkārtojas vismaz 3 reizes nedēļā un ilgst vismaz mēnesi. Un ir būtiski ietekmēta tāda ikdienas funkcionēšana un arī tādas, jā, vai pastiprināt uzmanība un vai satraukums saistībā ar miegu un iemikšanu. Patiesībā tiek šobrīd arī pieminēta un nodefinēta, ka cilvēki ar ilgstošāku bezmiega tādu pieredzi, kaut kādā mērā veidojas tāda kā negulētāja personība, ka tie cilvēki, kas nu, ilgstoši ir ar jā, grūtībām izgulēties, iemigt vai palikt labā miegā, viņi sāk vairāk ikdienā fokusēties uz tādām nu, tā kā bezmiega sekām, vai kā viņiem šķiet uz bezmiega sekām radītajām grūtībām ikdienā, un tas pastiprina tādu papildus stresu un bailes atkal naktī neizgulēties, un līdz ar to ap miegu neviļus veidojas tāda nevisai relaksējoša vai mierīga aura, kas, protams, traucē nu, tad atslābināties un šo miegu arī izbaudīt. Ir dažādi faktori, kas ietekmē miegu vai bezmiegu. Un, protams, ir arī kāda ģenētiskā predispozīcija, un te var tā būt saistīta gan ar pašiem miega procesiem, gan arī uz tādu nervu sistēmas jūtīgumu, ja, cik mēs esam reaktīvi, cik atsaucamies uz stresu, kā mēs viņu varam tolerēt, jā, citi vairāk var, citi mazāk var. Un arī tāda atsevišķas personības iezīmes ietekmē, ka mums varētu būt lielāka varbūtība tikt pie bezmiega. Un ja jūs paskatāties sevi vai paskatāties sevi nu, kādos dzīves posmos, kad jums tas ir bijis raksturīgs, vai varbūt vēl joprojām ir, bet tiek minēts, ka tāda personības iezīme kā nu, pārspīlēts perfekcionisms, nu, kad nu, tiešām ir visam jābūt tā kā plānots un nevar tā kā atpūsties, kamēr nav tas pabeigts, bet tāds neadaptīvs perfekcionisms, es gribētu teikt, viņš ir līdzīgi kā tāds horizonts, kuru nekad nevar sasniegt. Visu laiku ir tādi padarāmie darbi, nekad nav sasniegts tas vēlamais kvalitātes līmenis, un līdz ar to arī aizejot gulēt, nevar atstāt lietas mierā, kā Skārlete teikt, ka par to padomāšu rīt, ja, ir vēlme pabeigt labi, vislabākajā veidā, un nevar tikt pie tādas izelpas. Tā kā, ja jums ir raksturīgs nu, tāds pārlieku perfekcionisms, kā es teicu, ir labi, ka viņš ir kādās jomās, kādā devā, nav labi, ja viņš nav elastīgs, ja es nevaru piedot, pieņemt, jā, ka lietas nav notikušas tā, kā es gribētu, ja. Tad arī var aicināt, mēģināt varbūt šo padarīt mazliet elastīgāku. Un protams, nav teikts, jā, ka cilvēkiem
ja nav šie ģenētiskie faktori, tad viņiem nebūs, jā, viņi ir brīvi no bezmiega riska. Nē, arī jebkurš var tikt pie bezmiega, tikai cilvēkiem, kam nav šī ģenētiskā predispozīcija, viņiem varbūt vajag drusiņu lielāku devu sakrāt tos pārējos faktorus, kas ietekmē miega kvalitāti, un tad, jā, var iedzīvoties. Un tāds pārējošs bezmiegs mums katram var būt, nu, kā tāda reakcija uz kādu stresa situāciju. Ja? Un tie tādi veicinošie, kas aktivē, tādu aizsāk tādu akūtu bezmiegu, ir tādi reāli ikdienas notikumi. Tas var būt nu, kāds stress darbā, grūtības attiecībās, ārpus darba, darba dzīvē, dažādi zaudējumi, arī patīkamas lietas. Zinu, es atceros, kā bērns goda vārds nevarēja aizmigt, jo naktīs, bet tas bija tāds akūts bezmiegs, jo pamodos naktī un dzirdēju, ka man ir atvesta dāvana, un tie bija lēļu ratiņi, es esmu 70. gadu bērns, tad jūs saprotiet, nu tas bija nu, tāds deficīts, un es no tā lielā prieka biju tik aizkustināta, ka, protams, aizmigt nevarēju sagaidīt to rītu, kad nu viņus varēšu lietot. Un arī pieaugušo dzīvē, jā, mums var patīkami notikumi ļoti nu, tā kā aktivēt un nekā pagulēt nevar. Varat pavērot, kā tas ir, jā, pirms tādiem lieliem patīkamiem notikumiem. Tā kā ne tikai negatīvs stress mūs ietekmē. Un, jā, dēļ šī vienalga kāda stresora ietekmes varēja būt kāda negatīvā nakts, bet tad mēs pieliekam tajā formulā šos uzturošos faktorus, kas tad no šī akūtā bezmiega mūs var aizvest jau uz tādu hroniskāku bezmiegu. Un te ir virkne tādi faktori, ko varbūt jāpatur prātā, jāpavēro, vai jūs paši, vai jūs tuvie cilvēki, jo tas arī saistīts, ja kāds jums blakus īsti neguļ vai jūsu mājā neguļ, tas var ietekmēt arī ne, jūsu miegu. Un šie uzturošie faktori, es gribētu teikt, viņi ir visi ar šo mīnus zīmi no miega higienas. Ja? Tātad, ko cilvēki dara neviļus ar labiem nodomiem, bet šīs darbības uztur bezmiegu, padarot to par tādu hronisku problēmu. Un viens, ko dara cilvēki, kas, nu, piemēram, jā, viņi pamostās un nevar iemigt, tad tie ir atklāts, ka cilvēki ar bezmiegu jau kā tādu tiešām problēmu, nevis pārējuši, viņi pavada ilgāku laiku gultā bez gulēšanas. Viņi ir gultā, bet neguļ. Un strādājot ar bezmiegu, mēs, protams, mēram šo miega kvalitāti vai miega efektivitāti, un tur tiek salīdzināti šie reālie skaitļi, jo mēs lūdzam novērot vai monitorēt. Ja? Un tad viens, ko mēs lūdzam skatīties, cik tad reāli ir stundas gultā, cilvēks fiziski ir bijis no tā, kad iekāpa gultā, līdz tam, kad izkāpa, un cik no tā viņš ir reāli gulējis. Ja? Protams, tas viss ir uz tādu sākotnēji, mēs noteikti aicinām tādus subjektīvus novērojumus, ja ir nepieciešama precīzāk mērījumi, tad jau var lietot tehnoloģijas un vēl iet dziļāk un dziļāk, ja? Bet tad, tie cilvēki, kuri padara akūtu bezmiegu par hronisku, viņam varētu būt raksturīga viena no šīm tendencēm. Tā kā vāļāties gultā, nevar aizmigt, gaidu, spiežu, ja? Pieprasu sev, kad jāguļ, un ir savā ziņā bailes izkāpt no gultas ārā, jo liekas, es jau tā neguļu, ja nu es tagad izjaukšu vai palaidīšu garām to īpašo brīdi, kad man tas miegs atnāks, tad es nevarēšu gulēt nemās. Ja. Tāpat viens no uzturošiem faktoriem ir tā kā snaušana dienas laikā, lai atgūtu to miegu, ja es neesmu. Un tas ir savādāk, mazliet savādāk ar maiņu darbu, un mēs šodienas jā, lekcijas beigās par to arī parunāsim.
Bet, ja cilvēkam nav maiņu darbs un viņš nav gulējis, un nav neviena tāda tā kā dzīvībai bīstama situācija, nu, piemēram, ir, jā, mēs rekomendējam pasnaust, ja ir liels nogurums un ir jābrauc, nu, jāvada automašīna, kad ir risks, ka cilvēks varētu aizmigt pie stūres, jā, tad mēs aicinām, protams, pagulēt. Bet, ja tā ir, nu, diena tāda parastā, tā pagulēšanas dienas laikā, lai atgūtu, miegu, viņa izjauc to miega spiedienu, un jā, tad, kad atkal pienāk laiks gulēt, jā, ir izjaukta tā, jā, vajadzība pēc miega, un atkal ir grūtāk aizmigt, un atkal sākas, jā, šī savā ziņā apburtais loks, vai ne? Un arī lieli tādi centieni kontrolēt miegu, tāda uzmanības koncentrēšana uz grūtībām ar miegu. Viss, kas notiek, piemēram, dienas laikā, pēcnegulēts nakts, nu, kaut kādas grūtības vai neveiksmes. Tas ir attiecināts tas tāpēc, ka es negulēju. Ja bezmiegs nevirs kļūst par tādu tā kā briesmoni vai dēmonu, no ko nekādā gadījumā jā, nevar piedzīvot. Un šī bailes no bezmiega padara to problēmu tiešām tikai tādu spēcīgāku, līdzīgi kā tāda eļļa ugunī. Un arī tādi pašārstēšanās paņēmieni, kā piemēram alkohola lietošana aizmigšanai, nav ilgtermiņa risinājums. Un, jā, varētu likties, kad es palīdzu sev aizmiegot, bet pierādījumi rāda, ka tiešām alkohola lietošana izjauc, ietekmē miega fāzes, kas mums ir svarīgas, lai atjaunotos. Un, jā, jā, jau, un es parasti cilvēkiem arī saku, ja ir vēlme, nu, kaut kādā mērā. Vai ir sajūta, ka šis ir kaut kādā mērā ķīmiski jāārstē? Jo, piemēram, alkohola lietošana, ja tad cilvēks ir izvēlējies lietot kādas vielas, lai sev palīdzētu, tad es vienmēr aicinu, kad ir krietni atbildīgāk un prātīgāk tad vērsties pie ārsta un runāt par pārbaudītiem līdzekļiem, par pārbaudītu vielu lietošanu tieši šai konkrētai grūtībai, jo dažādi pašārstēšanās veidi, ne tikai saistībā ar bezmiegu, tāpat cilvēki izvēlās nevisai veselīgas stratēģijas trauksmes mazināšanai, nomāktības mazināšanai, jā, stresa mazināšanai. Bet, jā, ja šī ideja, kā es teicu, ir iet šo ķīmisko ceļu, kā sev palīdzēt, tad es aicinu to darīt ar kontrolētiem, pārbaudītiem līdzekļiem un konsultēties ar ārstu. Un tas nav kaut kas, ar ko pašam bija jātiek galā. Ja? Mums sāp zobs, mēs ejam pie zobārsta, vajag, piedodiet, matus nogriezt, nu kādu brīdi mēs griežam paši, ja? Bet, ja gribas, lai tas ir labāk un kvalitatīvāk, meklējam iespējas, kā to varētu darīt profesionāls. Un tad kopumā, jā, mēs varētu teikt, ka te ir tāds apburtais loks, un cilvēki ar bezmiegu piedzīvo satraukumu un raizes naktī tuvojoties, un gulta jau tiek uztverta kā tāda stresa vieta, nemiera vieta. Un te jāsauc palīgā mums senie Pāvlova pētījumi ar suņiem un siekalām un zvaniņu. Un smadzenes tiešām ir vienkāršā valodā runājot, viņas mācās ātri. Un, ja jums jau ir tendence uz bezmiegu, tad viss, ko jūs darat gultā, kas nav saistīts ar gulēšanu, saveido šīs asociācijas gulta un negulēšana, kas nav nu, pilnīgi absolūti palīdzoša, lai tad bezmiegu ārstētu. Un tādēļ ir daudzas rekomendācijas. Tā ir skaitā, ja jūs atsaucat šo ideju par miega higiēnu, ja, tad šeit ir šis jautājums, ja gultu izmanto tikai gulēšanai,
Vai ir moderni tagad teikt, kad mēs izmantojam diviem S burtiem no angļu valodas, varat minēt, kas tie ir. Un pat slimot, iesaka, ja jūs guļat un nav cita vieta, kur tad šo gultas režīmu ievērot, tad ir rekomendācijas, piemēram, ja jūs pavadat dienu gultā dēļ slimības, tad pārvietoties uz to gultas pusi, kurā jūs mazāk guļat naktī. Ja? Tad, nu, vislabāk, protams, ir slimot citā gultā, ja tas ir iespējams. Bet, ja nav, tad jā, nu, tā kā paspēlēties šādā veidā. Un mēs varam redzēt, jā, ka mēs iekļūstam neviļus tādos aburtajos lokos. Ja? Es nevaru aizmigt vai tuvojas miegs, sākas dažādas domu, tādas nezinu, kā lai jums saka, domu mušas uzmācas, jā, no kurām nevar tikt vaļā. Mums ir tendence ticēt domām, un, jā, diemžēl sāk nākt papildus stress no tā vien, ka es nevarēju aizmigt. Ja? Ir dažādas ar miegu saistītas domas, un ļoti bieži tāda tipiska domu tendence ir tāda kategoriska domāšana, tāds visu vai neko, ja, kad nu tagad viss būs slikti, es neko nevarēšu padarīt, jā, viss ir tāpēc, ka es negulēju, es vispār nemaz neesmu gulējis, kas bieži vien ir tādā sajūtas līmenī, bet ja mēs sākam reāli mērīt šo miegu un pārbaudīt, tas izrādās tā situācija pavisam savādāk. Ja? Un šis viss būtu tāds interesants izpētes punkts, jā, kāpēc ir tāda uztvere, jā, ka es nemaz neesmu gulējis, kas to ir veicinājis. Jā. Un te ir ļoti daudz tāds nianses, par ko iedziļināties. Jā, diezgan daudz ir šīs katastrofizēšanas un nākotnes paredzēšanas, kas tad būs, tāpēc, ka es neesmu gulējis. Un, jā, reizēm tas liekas, nu, kad es būšu pilnīgi nespējīgs spriest, darboties, es pieļaušu kļūdas, Bet, godīgi runājot, kļūdas pieļauj visi. Ir gulējuši vai nav gulējuši. Ja? Iespējams, ka ir kāda lielāka varbūtība, bet tas arī ir jāpārbauda. Bet no tā, ka mēs sevi ar to baidām, tas miegs labāks nepaliek. Ja? Līdz ar to ir jāmācās tikt galā ar šīm trauksmanajām domām. Ar viņām var strādāt. To tiešām dara šīs CBTI vai kognitīvā terapija. Tieši bezmiegam, kas ir ļoti daudz pierādīta. Bet arī jums, jebkuram, mēs mācāmies mazliet atlikt kādu apdomāšanu, un te man atkal jāpiesauc Skārlete. Skārlete teica, par to padomāšu rīt. Un kaut kādā mērā tas ir jāmācās, jo mums var būt ļoti daudz un dažādas domas galvā, un jo satrautāks ir prāts, jo jūs paši esat vairāk noguruši, jo loģiski, ka tās domas ir tādas stresainākas, uzmācīgākas. Un absolūti tas nav stāsts par to, ka tā ir patiesība, bet tā ir satraukta prāta produkts. Bet mēs iemācāmies uz viņām reaģēt kā uz patiesību. Un viena metafora, par ko var domāt, ja jūs jau kuro nakti domājat, ka viss būs slikti, tāpēc, ka jūs neesat izgulējušies, mēs jau redzam, ka tas ir tāds domu patērns, domu musturs, domu ieradums. Un kādu attieksmi pret to mēs mēģinām izstrādāt, līdzīgi ir, kā jūs saņemat spamu vēstules. Mēs visi saņemam spamu vēstules diezgan regulāri, bet mēs viņām neticam, vai katrā ziņā es aicinātu viņām neticēt, ja? Jo kas tik tur nav rakstīts, ja? Tur gan ir labas lietas rakstīts par to, ka jūs vinnējis tur loterijā, jums bagāts radinieks vai ko, bet mēs vienkārši tam nepievēršam uzmanību, sūtam uz spamu un nelasam, bet domas, lai kādas viņas arī neizklausītos reizēm absurds vai tiešām uzmācīgas un tās, kas atkārtojas, mums ir tendence viņām ticēt, bet
tā aicinājums ir pavērot, šo jau es pazīstu, šādi jau es domāju arī pagājušo nakti un aizpagājušo nakti, ja, tas, ko man vajag, jā, mazliet izpūst, ja, parūpēties, nezinu, par savu ķermeni, un, nu, kā būs, tā būs. Nevar miegu pieprasīt. Un tiem, kam ir pieredze ar maziem bērniem, ja kāds ir ļoti jānoliek gulēt, jums ir ļoti, ļoti, ļoti jāsteidzās, un tas pusdienu laiks ir jānoliek, vai vakarā ir jānoliek, un jūs jau ļoti, ļoti, ļoti gribat, lai tas bērniņš aizmieg, nu, parasti tieši tad arī nenotiek. Un tāpat ir arī ar mūsu miegu, jo mums vairāk cenšamies sev to pieprasīt, jo grūtāk to ir dabūt. Patiesībā šeit ļoti būtu svarīgi, un tādēļ tādas apzinātības prakses šeit ir palīdzošas, jo tā attieksme būtu, nu, kā būs, tā būs. Ja? Jo pieprasīt, jo īpaši sākumā, kamēr es strādāju ar šo hronisko miegu, visticamāk būs vairākas sliktas naktis, bet caur tām sliktajām naktīm, tā kā negulētām, jūs varēsiet nopelnīt vienu labu, ja, un tad šis sāks notikt biežāk un biežāk. Ir dažādas, jā, dažādas tātad bezmiega terapijā izmantotas metodas, bet tas jau ir, nu, tā kāds, nu, tiešām programma, tiešām cikls ar noteiktiem soļiem, un parasti klasiski ārstēšanas kurs ir 4 līdz 8 nedēļas ar sesijām, nu, tā kā vienreiz nedēļā vai vienreiz 2 nedēļās, kur tad ļoti secīgi mēs strādājam gan ar domām, gan stimulu kontroli, tad, ko mēs darām gultā, ko nedaram, miega ierobežošana, ja tas ir nepieciešams, ja nenostrādā stimulu kontroli, jā, balstoties uz šo miega efektivitātes mērījumiem. Ja. Tas viss, lai mazinātu, lai sarautu šo asociāciju gulta un negulēšana. Un, jā, nākamais ir kognitīvā terapija, bet kognitīva behaviorālā terapija, tad pilnais spektrs, viņš iekļauj šo stimulu kontrolu, miegu ierobežošanu, bet tā kognitīvā terapija paredz, ka mēs strādājam ar domām, ar šīm pārliecībām, ar prognozēm par nākotni, un parasti viņas ir ļoti biedējošas, un tad arī viens veids, kā padomāt par to, nu vai es kādam sev tuvam cilvēkam teiktu to, ak, Dievs, tu atkal negulē, nu taču sajūgs prātā, jā, vai tu esi taču pilnīgi kaut kāds neveiksminieks, jā. Nu tā mēs nevienam nesakām, un arī nebūtu godīgi šāda attieksme pret sevi pašu, jā. Un ja tāds daudz visādas negatīvas paredzējumi ir, nu paši netiekat galā, kas arī ir pilnīgi jā, nu, normāli, ja mums nav viss jāvar izdarīt pašam, tad noteikti var vērsties pēc palīdzības. Jā, arī ir jāmācās tā kā atslābināties, relaksēties. Liekas, ka nu, tas jau ir pats par sevi saprotams, bet nē. Mums ir daudz, īpaši, kas strādājam intensīvi vai augsta stresa apstākļos. Ķermenis ir visu laiku gatavībā tādā spriedzē, jā, cīnīties vai bēgt un tur šo saspringumu. Un nemaz nav tik viegli, nu tagad ir nakts, vai tagad ir brīvdiena, nu tad var iet lēnāk, domāt lēnāk, darīt neko. Ļoti bieži tas nu, tā nenotiek tik automātiski, un patiesībā ķermenis ir jāmāca atslābināties, un ir dažādas tehnikas, jā, muskuļu relaksācijas, ko mēs tā secīgi apmācam ķermeni, kā to darīt, ja. Jā, dažādas tehnoloģijas varam izmantot un arī dažādas uzvedības eksperimentus, lai pārbaudītu savu domu pareizību, nu, kā piemēram, es esmu pilnīgi, nezinu, nelietojams pēc negulētas nakts, un tad ir dažādi, protams, jums konkrēti vai jūsu domām konkrēti pielāgoti eksperimenti, bet viens no eksperimentiem, ko nereti var darīt, nu, piemēram, uzspēlēt kādu galda spēli, dambreti, šahu, nu, kurš labāk prot, ja, paskatītos,
Ko tad prāts patiesībā dara, tad, kad viņam ir nepieciešams jāsakoncentrēties un pieslēgties kādiem risināmiem jautājumiem? Un, kā jau es minēju, jā, mūsu jau gandrīz noslēgumā pāris vārdus par mājiņu darbu. Un mēs zinām, jā, ka diezgan pieaug šis skaits cilvēku, kas strādā mājiņu darbu. Un, jā, tur ir daudz un dažādi izaicinājumi. Par to es esmu pati arī savā dzīvē strādājusi mājiņu darbu un atceros dažādas ieradumus, kas ap to veidojās. Jā, un jā, atceros to, kā tomēr ne visai vieglu laiku. Un ir cilvēki, kuriem ir vieglāk pielāgoties šiem, jā, mainīgajam darba grafikam. Ir cilvēki, kuriem tīri bioloģiski ir grūtāk pielāgoties. Un arī tiek uzskatīts, ka gados jaunākiem cilvēkiem ir vieglāk, savukārt ar gadiem tas var kļūt sarežģītāk. Jums, protams, tas ir jāapskatās un jāizvērtē, kā tas ir tagad. Jā. Kas ir tas grūtības, jā, ka cilvēkiem mājiņu darbā ir paaugstināts tā kā miega trūkuma risks, kas var atstāt nu, savu veidu sekas, kā piemēram veicināt nogurumu. Ja? Protams, arī tāds mājiņu darbs izjauc šo dabisko diennakts ciklu, un tad sanāk, ka jābūt nomodot tad, kad ķermenis ir gatavs miegam. Ja? Tā ir papildus slodze, kas ir jādara. Protams, ir cirkādiskie ritmi, jā, arī izjaukti, un tas savukārt, jā, mēs nevaram īsti sekot, kā daba ir plānojusi, tad, kad viņi ražo melatonīnu, ja, mums patiesībā ir jāpaliek nomodā. Un dienas gaisma aptur melatonīnu ražošanu, mēs zinām, un tad savukārt tas ir pretrunā ar tiem paradumiem, nu, kādus nākas izveidot, jā, cilvēkiem maiņu darbā, kā piemēram, nu, pagulēt pēc maiņas, jā. Un sanāk, kaut kādā mērā pielāgot, jā, šos jā, ikdienas rutīnu, kas ir saistīts bieži vien arī ar cilvēkiem apjums, jā, kā tad vienoties, kā tad sarunāt, kā ar šo labāk tikt galā. Ir dažādas rekomendācijas par to, kā būtu labāk, bet nu, viņām varbūt ir vērts sekot vai pamēģināt viņas tad, ja jūsu atrastie veidi vai paņēmieni vai stratēģijas nestrādā. Ja jums ar šo nav grūtības, jums nav tagad kaut kas jāpārmaina, ja. Aicinu pārmainīt vai pamēģināt tādi, ja, kā es minēju, ir nu, neveiksmīgi mēģinājumi līdz šim. Un daži ieteikumi ir par to, kā varētu sadalīt šo gulēšanu, domājot, jā, ja jūs atnākat mājās pēc mājiņas, ka viens ir, ka jūs nu, tā kā divi veidi, ja jūs mēģināt gulēt tuvāk nākamās nakts maiņas sākumā, ja? Vai, ja nu, tas ir nu, neiespējami tik daudz tās stundas gulēt, tad tā kā sadalīt, ka vienu miega daļu jūs paguļat no rīta, kad jūs atnākat mājās no mājas, bet tur ir ieteikumi mēģināt to darīt tad līdz 2:00, bet tad arī tiešām šo miegu prioritizējot, nevis es pagulēšu tādu, kad izdarīšu to un to un to. Nu, jā, vien tas ir iespējams. Un pēc tam to otru daļu pagulēt pirms jūs dodaties uz nākamo nakts maiņu. Un tā kā jūs esat pagulējuši, un tad nakts maiņa ir tā jūsu diena, kur ir tāds enerģijas deva. Ir interesanti pētījumi par miegu un temperatūru, un
Šo savā ziņā arī tad var pamēģināt izmantot, ļaut samazināt drusciņā gan temperatūru istabā, kas ir, jo labāk aizmigšanai ir šī vēsā temperatūra, jo naktī mēs nu, tā kā dabiski atdziestam, un savukārt dienā ķermenis jums ir siltāks, ja, tad to var gan ar šo istabas temperatūras vidi, gan arī, piemēram, izmantot siltu dušu. Tad jūs uzsildaties, bet iznākot no šīs dušas, jūs ķermenis atkal ir tā kā vēsāks, atdziest, ja, un šo var izmantot kā tādu stimulu miegam. Tāpat ir svarīgi arī, ko jūs ēdat. Nu, nav ieteikts, ja, kaut kāds liels saldus treknes maltītes pirms miega, ja, jo tas var paaugstināt ķermeņa temperatūru, un arī vilkt tādu vieglāku apģērbu, tad, kad jūs guļat, vai arī, ja, šo, nu, tā kā, piemēram, kokvilnas, ja, materiāls gultas veļai. Un tad tāds, jā, vēl dažas, jā, tā kā nianses, ko var pamēģināt, ja. Ja ir grūtības ar miegu, piemēram, šo kafijas, saucamo kafijas miegu, izmēģināt, ka iedzert kafiju un uzreiz īsti pagulēt, ja. Tad kofeīns iedarbosies līdz pamošanās brīdim, un tad tas uzlabos modrību. Tādā gadījumā, ja jums ir nepieciešams, jā, turēt tādu skaidru galvu jūsu maiņā. Jā, jau mans pieminētais īsais miegs pirms maiņas var dot tādu modrību un kopīgo miega kvalitāti vēlāk. Arī spēlēties ar šīm gaismām darbā, ja jums ir jābūt modrībā, mēģināt padarīt to telpu gaišāku, cik nu tas ir iespējams. Savukārt, ja jums jāguļ, tad taisn otrādi pieklusināt to. Ja ir nepieciešams daudz lietot datoru un tad ir svarīgi gulēt, nu, tiek rekomendēt šo zilo gaismu bloķējošās brilles. Kaut arī tādu laiku atpakaļ, kad es biju, jā, ko, nezinu, cik daudz no tā teikt, bet bija konferencē par bezmiegu, bet tas bija, jā, nu tāda specializētas mācības. Tad minēja, ka arī šis patiesībā ir diezgan saistīts arī ar vecumu, ka atkal ar gadiem, tad, kad rādzene vairs nav, jā, nav tik balta, tad tā zilā gaisma arī, nu, varētu drusciņi mazāk ietekmēt, jā, bet atkal jāskatās uz tādu individuālo jūtīgumu, ja. Un atkal, kā jau jūs redzat, te ir, nu, jāskatās šie divi veidi par to gulēšanu, jā, uzreiz pēc mājas vai nē, jā, bet viens viens no iespējām, jā, izmantot šo miegainības logu, jā, jo jūs atnākt mājās, iespējams, jau nu, vēl nav pilnībā tā saule nerotājas pa zemes virsmu, un te ir kādi vēl vārti vaļā, jā, lai jūs paspētu iemigt, jā. Bet kopumā, jā, nemēģiniet palikt nomodā 24 stundas, jo pētījumi rāda, ka 24 stundas nomoda atstāja ietekmi uz kognitīvo darbību, kas ir līdzvērtīga ar promilēm alkohola asinīs. Ja? Tas būtu jā, svarīgi. Nu, kopumā ieskicēju galvenās lietas, esmu gandrīz iekļaujusies laikā. Arī varētu teikt, ka paldies par uzmanību un vēlēt saldus sapņus. Tāpat arī aicināt nevēlēt nevienam tādu miegu kā zīdainim, jo kādreiz cilvēks, nu gan gulēja labi kā zīdains. Mēs zinām, ka zīdaini nemaz tik ļoti jā, labi neguļ, ja? Viņi diezgan bieži mostās, ja? Atrodiet, jā, to veidu, kā nu, parūpēties par šo atpūtu un dot jā, sev iespēju
Atpūsties, atjaunot spēkus, relaksēties, izgulēties un tad atkal satikties, jā, šeit mūsu jaukajās darba vietas telpās un kā jau minēju, ja ir kādas vajadzības, vēlmes, grūtības, tas nav par to, kad jā, kāds ir vājš vai nezinu, nevarīgs, bet tas ir atbildīgi nākt un meklēt risinājumus, un tad arī kopā to mēģināsim darīt. Nu tā, no manas puses laikam tas ir arī viss, ko es gribēju teikt. Ja ir kādas vēlmes, vajadzības vai jautājumi, arī tie, kas skatās ierakstu, tad vēlreiz, jā, 5. stāvā, pirmdienas, trešdienas, vēlams saskaņot satikšanās laiku, atrakstot man, un tad uz tikšanos nākamajā reizē.